Ar ko jūs mentāli saskārāties, beidzoties karjerām? Nu, daudzi tie, kas ir bijušie sportisti šeit sēdējuši un stāstījuši to savu pieredzi, kas viņiem pietrūkst, vai ne? Viņi tur jūtās kā izmest no laivas, vai ne? Kad nav tā komanda apkārt, nav tie komandas čati, kur tev pasaka priekšā, kas tev jādara, tikos brokastis, tikos sapulces, tikos ierašanās uz spēli un tam līdzīgi. Ja? Nav tev tā daudz, saka, pietrūkst tā ģērbtuves atmosfēra, kas esot kaut kas īpašs. Kas jums mentāli pietrūka visvairāk? Man laikam nepietrūka šīs sadaļas nekad. Man viņa nekad nav īsti līdz galam varbūt tā patikusi, jā, kaut kāda tā rutīna, ka tev jābūt tikos, nedod Dievs, tu tur nokavēs tās brokastis, tur visiem jāsēž līdz galam, telefonu nedrīkst telefonu nākamais temats, atvainojot. Jā, un nedod Dievs, tu tur piecelsies, kamēr visi nav paēduši, man vienmēr likās, kas te notiek, kaut kāds, bišķiņ fake, jā, tas viss kaut kāds, tur viens konģēts, tur to telefonu zem galda, tur kaut ko mēģina, man tas viss likās tāds. Man patika, bija komandas, kur nebija tādi, kur atnāc paēd, piemēram, kaut vai tagad izlasa arī pie Lukas ir, ka tu atnāc, cikos tu atnāc paēd un aizēji, cikos tu aizēji, jā, brīvais. Un man tas liekas daudz normālāk, ja man būtu vairāk tādi treneri, es būtu varbūt priecīgāks nedaudz spēlēt, bet man tāda ļoti liela disciplīna, man viņa nekad nav beigta patikt. Bet cita paudze uzreiz arī, pavisam. Nu, tu klausies, jā, man nepatīk, mums tāda varianta nebija. Tu pat domāt par to nedrīkstēji, tanī brīdī tev bija un viss, un tu pat nav tāds brīvās. Jā. Nu labi, teiksim, tanī pašā sākumā mums tur ne mobīlē bija, ja, ka tu tur juniors jaunietis, tur nebija tāda, ka tu tur vari telefonu vai vēl kaut ko, bet, nav pat domās tāds, ka tu vari to izdarīt, vai tev ir kaut kāds brīvs savs, jā, tāpēc... Es komandas kasē vien par sodīšanu bija mums tas laiks, ka tu sodu nokavētās, es tev pilnīgi piekrītu, jo es īstenībā mums bija tie sodi, bet es darīju kā brīvmākslinieks, jo 10 dažreiz bija tā, ka man tur paņem tur 10, tur nokavē tur autobus 2 minūtes brokastis, sapulcs vienalga, ja, jo tas ir tā kā armijā tev, un teiksim tām radošākam cilvēkam izmetas īstenībā dot pa smadzenēm un traucē. Protams. Un te ir tie, ko es tādiem interesantākiem gan treneriem un tādiem līderiem es esmu runājis ārpus sporta, ja, ka katrs mēs esam dažādi. Un ar katru vienam vajag to tur, otram vajag brīvāku. Neviens nav vienāds. Tu nevari ielikt visus rāmjos. Tā kā mūsu paudzē mūs centās ielikt rāmjos. Ja? Un tad es samaksāju. Man bija tā, ka tur Somijās vai Itālijās, ja tur 400-500 jau aizgājuši, vai ne? Tad es speciāli dažreiz atnāku un stāvu pie durvīm. Es saku, rekord trīnīt ienāc, nometu, vai ne, un ēd laimīgs, vai ne? Paspīti. Sezonas sākumā, es samaksāju pa ieeju. Jo parasti jau bija, ka tu komanda samet tos soda naudas, un īpaši Somiem patika, tad uzkāpj uz prāmja, un tā visa soda nauda tiek, kā kurā vietā, vai tu aizbrauc ceļojumā, vai tu aizies uz kaut kādu, nezinu, teātra krogu un tam līdzīgi. Žāne, kas tev pietrūkt? Tu saki, nekas nepietrūkt no manas minētā. Ir kaut kas tāds, kas pietrūkst varbūt pat šobrīd? Kā alga ienāk. Tas pietrūkst. Ļoti labi, jā. Konkrētā datumiņā ienāk. Tas pietrūkst, jā. Bet godīgi sakot, baigi laikam nekas. Man daudz kas reāli laikam nepatika īsti. Tas viņš daļai saka, varbūt es tāds brīvāks. Man patika varbūt, jā. Man nepatīk, ka tev tur atnāk. Tu atnāc, tu dari visu pēc labākās sirdsapziņas un treneris to, ko sāk tur kapāt, reāli, kaut kādiem sliktiem vārdiem. Tu liekas, tas esmu pieaudzis vīrietis, kādā sakarā tu man vienkārši kaut ko prosta beztēmā. Es saprotu, ja tas ir pa tēmu, un tu zini, kad ir pa tēmu un kad nav. Bet, kad tev, ir bijuši momenti tur, es tāds, stāvuši, man vienkārši nepatīk tava seja. Es tāds, super, ne? Vienkārši, kāpēc man tas ir jāklausās 29 gados, kad tev nepatīk mana seja? Jo reāli es kaut ko nepareizi izdarīju, vai kas vienkārši, viss pāri malā tagad. Es tāds pie sevis domāju, labi, šis man pietiek. Nekāda nauda man tas, man varbūt, nezinu, pārāk augsti kaut kāds latiņa.